Tāda ir tā masa, viņa ir bišķīt pa sausu skatos. Viņai tie stāvokļi tā dažādi. Viņa būtu sakaltusi, pilnībā sausa. Pužūs. Šitā ir pužūs. Tas ir porcelāns? Tas ir porcelāns, jā. Un šeit tas ir no mangaļu rūpnīcas. Un tad vīrietis, es nezinu, kurš, droši vien vīrietis izgudroja virpu. Slinkumu. Bet viņš katrā ziņā to pārņēma tad, jo viņš virpoja. Tas vairāk bija tāds vīrišķīgs amats. Bet tā veidošana tāda ļoti jūtīga, man liekas. Tas ir tā lēnām. Tu veido, domā kaut ko. Bet tur tā, tas process jau pats, viņš jau tev dzen. Tā. Tā kā brīžiem man paliek bail par to. Ka liekas, tā ļoti nenopietni. Ka tā var pieaudzis cilvēks būdams, var turpināt kaut kādas tādas dīvainas nodarbības. Tu gribi teikt, ka vari atbildēt, ka tu domā, ko runā? Jautāja Marta Zaķis. Pilnīgi pareizi, Alise atbildēja. Tad runā, ko domā, Marta Zaķis turpināja. Tā es arī daru, Alise steidzīgi iesaucās. Vismaz es vienmēr runāju to, ko es domāju, un tas, zināt, ir viens un tas pats. Sanita Ābelīte savam Mākslas akadēmijas diplomdarbam deva nosaukumu Trakais pēcpusdienas tējas laiks. Tas no Alises brīnumzemes. Par jauno mākslinieci pašu var teikt, ka viņa ne tikai runā, bet arī dara, ko domā. Savā darbnīcā vecāku mājās Alsungas nomalē, kur paiet viņas, kā saka, darba ikdiena. Kad es atnāku uz darbnīcu, tad tā ir tā vieta, kur es jūtos ļoti, ļoti labi. Tas, uzreiz, ja, piemēram, ir kaut kāds vai sasprindzinājums vai kaut kas tāds nepatīkams, tad šeit tas pilnībā viss aizmirstās. Tā, ieejot procesā, ļoti, ļoti jauki. Kaut kādu laikam, nezinu, atkarība. Tāda. Atkarība no tām sajūtām, kuras rodās darbnīcā. Bet tas, ko jūs darat, tas kaut kāds prāta formulējums vai konceptuāls mākslas paraugs? Man gan pateica. Konceptuāli. Es noteikti neesmu konceptuāli. Es domāju, ka man nav vispār tā ļoti, ļoti kaut kāds attīstīts loģiskais prāts. Es skolā biju absolūta neveiksminiece un absolūti nederīga. Skola vispār nevarēja saprast, ko ar mani darīt. Viņa man sūtīja palīgu skolu. Viņa teica, ka es esmu galīgi dzīvē nederīga. Es palīgu skolu man neaizsūtīju, bet to 9. klasē arī nepabeidzu, jo es vienkārši kaut kā nezinu. No tā es arī spriežu, jo šīs nodarbības, viņas nav ar prātu saistītas. Var arī darboties tā, ka tu pieslēdz to prātu un to konceptuālo, ko jūs minējāt, ka strādāt konceptuāli, bet es tā nedaru. Ne. Es atslēdzu laikam visu vēl to, kas man tur ir vispār atslēdzu. Jūs klausoties var padomāt, ka keramika tas ir pēdējais, ar ko cilvēks var nodarboties. Ja godīgi, es tā arī domāju, tas ir ļoti nenopietni. Es domāju, vai tas ir ļoti drosmīgi ar to nodarboties, vai tas ir pilnīgi bezatbildīgi. Un tad es īsti neesmu pārliecināta, pie kā es piedaru, vai pie tiem drosmīgiem, vai pie tiem pilnīgiem muļķiem. Tur ir tāda robeža, kur nevar saprast, vai tu esi muļķis, vai tu esi drosmīgs. Bet tam drosmīgiem laikam arī jābūt muļķim, vai es nezinu. Drosmīgs muļķis, tas jau pēc tāda donkihotisms izklausās. Jā, tieši tā. Ūdenskrāna man darbnīcā nav, jo man nav darbnīca, man ir pielāgota telpa. Esmu atkarojusi viesistabas, padzinusi viesistabas mēbeles tālāk un vienā stūrī iekārtojas darbnīcu. Ja? Vecās labās metodas ar ūdenskrūzi un
Nu tā, romantiski. Līdz diplomam 10 gadi. Laukos iespēja nebija nekādu. Es pat nezināju, kas ir akvareļu papīrs laugā. Laikam slikti skolā mācījos. Bet es tajā Liepājas mākslas vidusskolā mēģināju stāties. Gleznoju uz nepareizu papīru un visu darīju nepareizi. Pirmā gadā netiku, bet otrā gadā es mēģināju, es tiku. Un tad pēc Liepājas skolas aizgāju uz Mākslas akadēmiju. Tad gan viss aizgāja ātri, tā bez aizķeršanās. Jums nepietrūkst kaut kāds, Kaunas pilsētas izstāžu zāļu publikas, kas saprast to, ko jūs darat? Tā izstāžu dzīve un tikšanās ar kolēģiem, tā jau neizpaliek vienalga, kur tu būtu. Un vieta, kur darboties, un tā jau var būt neatkarīga. Jo tāpat vajag laiku, lai būtu viens un varētu radīt lietas. Un tad jau neviens netraucē arī doties, kur tu vēlies. Tāpat var braukt visur aiz robežām tepat. Nekādas robežas jau nav faktiski. Un kādi ir praviešiem savā zemē, jūs vietējos uztver kā mākslinieki, kuriem keramika ir kaut kāds tur krējumi vai trauciņš vai medus burciņi vai cukutrauks? Man tas neinteresē. Kā viņi man uztver. Tas nezinu. Bet vienmēr jau ir tā, ka ir cilvēki, kur tā sapratīs un ir, kur ne. Man nekad nav vēlējies, lai man nav bijusi tāda vēlēšanās, lai visi man saprastu. Nav tāda nepieciešamība. Protams, ir cilvēku domas, kuras tu vairāk ņem vērā, kuras tu nemaz neņem vērā. Un ir kolēģi domas, kuras, es tā novērtēju, ņem vērā, un ja viņi man atzīst vai izskatās atzinīgi, tas ir patīkami, un tas tā dod pārliecību, bet man liekas, ka jau varbūt arī man tas nav svarīgi. Laka šomi slauka ārā. Un tad tas lakas slānis, var redzēt, ka viņš ir palicis, un pārējais ir izslaucies. Tas caurspīdīgs, burtiski var izslaucīt ļoti, ļoti plānu. Man liekas, ka tur kāds ir, cītīgi taisījis to cilni, bet, tā nebūtu nav. Un tā tehnika, viņa klīst apkārt. Tāds tā kā balts medaljons ar ļoti skaistu puķu pušķīti. Un viņš bija tādā metāla mežģīņa ietvarā, bet viņš maksāja kaut kā tā, ka es nevarēju nopirkt. Es iedomājos, es taču varu uztaisīt tā. Es taisīju tās porcelāna mežģīņas riņķi. Un tā es viņus taisu. Paklausoties, šie gadā, tā visa tā māksla, tā rutīnas ikdienas lieta, nevis dievu vadītas roku darbs. Es domāju, ka viņi var šķirot. Ka to jau arī laiks parāda, kur ir tiešām kaut kas tāds dievišķs un kurš ir vienkārši priekšmets, amatniecisks. Amatniecība ļoti laba. Es abrīnoju amatniekus, cik viņi meistarīgi un skaisti. Bet cik tur ir tas kaut kāda tur tāds zirgs, tur tāda. Bet tam ir vismaz, tam ir kvalitāte, bet tad ir vēl tāda, kas ir ne šis, ne tas, nezinu. Bet to es... Robeža starp amatniecību un mākslu liela? Es domāju, ka tam nevajadzētu būt. Ka tam vajadzētu būt ļoti, ļoti to blakus. Tādām manām sajūtām. Keramika jau ir tāda lietišķā māksla. Tas nozīmē lietojama māksla. Tādas lietas, kas ir skaistas, kuras lieto. Viņi par tādu īstu mākslu varbūt pat nevar nosaukt. Kā jūs ar tām keramikas rokām tiekat galā? To, ka viņas ir tīras. Kādi krēmi tur jāsmērē? Kāju krēmi.
Jā. Keramika lieto kāju krēmus, tas ir fakts. Bet kas nosaka to, ka tas keramiķis pēc tam paliks par to keramiķi pēc augstskolas arī? Tās situācijas ārkārtīgi unikālas, vai ne? Tajā dzīvē, kā tas viss sakrīt, kā ir tie apstākļi, vai viņi tev ļauj, vai tu vēl kaut kādu piepūli varbūt pieliec pie tā, vai kaut kur varbūt atslāpst, ka tas tev viss. Man ir tā, ka ka es esmu, man liekas, tā muļķi, kas kaut kā turās pie tā. Negribās pamest, ļoti gribās vienkārši to darīt. Pēciņā, pēc. Cik viegli vai grūti bija tādam māksliniekam šodien atrast savu vietu? Katru gadu taču tiek tiržēts kaut kāds skaists, talantīgi, varbūt ne tik talantīgi, bet cik viegli vai grūti to vietu atrast ir? Es nezinu, vai es esmu atradusi tieši savu vietu. Es daru, tur notiek kaut kāds process, tāds kaut kāds zināms raksturs manos darbos, ko noteikti var atpazīt, ko arī saka, ka man ir, darbos ir kaut kāds man raksturīgais raksturs. Noteikti tas nozīmē, ka lietas iet uz priekšu, kaut kas notiek. Bet tā tirgus ekonomika uzliek kaut kādus savus pienākumus? Tas nozīmē, ka mēs paši sev uzliekam pienākumus, ka tas nevien no malas var uzlikt. Kā tā iedvesma nāk? Tas ir neatkarīgi no darbnīcas un vietas. Kā? Vienmēr jau ir bieži kaut kādi uzdevumi. Vienmēr ir skola ir trenkājusi, tur likusi apgūt visādas tehnikas. Tur neolīta pusgads, tad virpošanas pusgads, tad ģipša formu veidošanas, un tad par tādu iedvesmu es pat nezinu, vai kāds domā, tu vienkārši dari. Tu apgūst visu. Ja runā par tādiem studiju laikiem, kamēr tam visam iziet cauri. Tagad nav neviena, kas tev saka, kas tev jādara. Tagad pats sev uzliec uzdevumus. Tas tā pēc sajūtām, es pat nemāku izskaidrot. Kas tu pasaka kaut ko priekšā? Ir arī tie uzdevumi, tomēr es tāds saku, nav uzdevumi, bet ir tāds, kā tev ir arī jāpelna maizi, un es kaut kā priekš sevis esmu atradusi, ka tas ir tas rotu veidošana, man ir kā tāda maizes pelnīšana. Jā. Bet man patīk arī viņas veidot. Nav tā, ka tas ir kā tāda nodeva, ka tev ir tur jāpelna maize, tur jāmaksā rēķini, jātaisa rotas. Un tas pašai vēl ir interesanti. Un es jūtu arī, ka citiem tas patīk. Tad kāpēc arī to kāpēc nedarīt? Rotas, tas ir skaisti. Jūs pazīstat kādu bagātu keramiķu Latvijā, kurš būtu mierā ar savu sirdsapziņu? Es par citu cilvēku sirdsapziņām neko nezinu. Bet par tām bagātībām? Bagātības. Par citu bagātībām es arī neko nezinu. Jūs droši vien domājat, vai keramiķis strādājot savā darbnīcā var nopelnīt, vai ne? Jā. Kā jūs to domājat? Labi, nopelnīt. Es nezinu. Tas arī kaut kurš uzskata par labu nopelnīt. Tas varētu būt ļoti dažādi. Kādam varbūt liekas, ka viņš maz nopelna, un otrs paskatās uz viņu un domā, ja es varētu tik labi nopelnīt kā viņš.
Bet šobrīd Latvijā ir daudz tādu keramiķu, kas kotējas. Arī te var vilkt, ko mēs ar to saprotam. Šķiet, ka tie, kas ir tie prestižie, tur kaut kā viss pēc tās naudas ļoti smaržo. Liekas, tie, kam ir nauda, kur darba spēka. Savā ziņā tā ir. Tie ir atzīti. Bet es domāju, ka nevienmēr tie, kuru darba spēku un kur šobrīd ir atzīti, arī tiešām ir. Es domāju, ka to rādīs laiks, kas būs ar tiem viņu darbiem. Bet man ļoti patīk man kolēģi darbi, ļoti daudz kolēģi darbi, kurus uzskatu par ļoti vērtīgiem un skaistiem darbiem, apbrīnojumiem darbiem. Pašai keramikā Latvijā ir daudz autoritāšu. Domāju, ka jā. Vismaz man ir keramiķu darbi, kurus es abrīnoju. Savam dēlam jūs novēlēt tādu mākslinieku likteni? Es uzskatu, ka katram ir jāļauj būt viņam pašam. Nevienam negribētos neko novēlēt īpaši. Viņš varētu būt mākslas teorētiķis vairāk. Viņš pārzina tehnikas visas. Es praktiskām mākslas lietām viņš tā pārāk, man liekas, ne. Vairāk tie darbi vienlaikus, un tad vismaz ar 10, 15. Un tad viņi stāv par riņķi. Atkal un atkal viņiem pieskarās un saprot, ko tur tajā brīdī vajag. Jā, viņam vajag gaidīt šitam. Bet es esmu tā pieradusi laikam veidojot, ka es ierāgoju tādu perfektu trauku, un liekas, man kaut kas nav kārtībā. Jā, tik. Ieja pie tērņiem, ierēs pēc sulūra šķunīti. Viņš saka, ko šķunīti pameklē, kaut ko tur ir. Es ieeju, skatos, tu plauktā stāv, jesen šidēs te silces desiņas. Tāds ar to. Ar to desiņu? Tas desiņu trauciņš? Ar to naglasņiem, tā racis kaut kāds saliecis. Ak, mans Dievs. Es saku, te varētu man šito iedot. Es tev sniegu patīkšu visu ziemu. Jā? Vienojies? Jā. Super. Būdniekiem ir tā, ka no tā cepļa nevar sagaidīt, ko tur izņems ārā. Ar porcelānu vienkāršāk. Nedomāju, ka vienkāršāk. Tāpat tur ir kaut kāda pārsteiguma, it kā tu visu dari tāpat, it kā tu visu zini, kā jādara. Nē, 100% nekad viss nesanāk. Es vienmēr priecājos par to, kas sanāk. Un kas nesanāk, tas nesanāk. Un kā tās neveiksmes tās tiek sistas pēc zemē vai pārdotas raslēdē? Es pat nezinu, kur viņi paliek. Mājās, krājās, plauktos. Vienā brīdī varbūt arī tu uzskati, ka tur bija kaut kāda neveiksme, bet pēc tam tu paskaties un saproti, ka tur kaut kas tāds baigi interesants. Nē, jā, ir darbi, kur saplīst, jā, es esmu metus ārā gruškastē. Un citi kolēģi arī met gruškastē, un es zinu, ka es esmu vilkusi citu kolēģi darbus ārā no gruškastes. Un paturējis viņus sev. Un es zinu, ka arī citi tā ir darījuši. Ar jūsu darbiem? Jā, vilkuši ārā. Ļoti minimalistiski. Tad sanāk, ka rokas ir vienīgais instruments, ko izmanto. Nevis galva. Prāts. Vai prāts tur ir iekšā? Par to es nekad neesmu domājis. Nē, prāts jau varbūt arī tur kaut ko dara, es nezinu. Mākslinieks. Tas ļoti publiski persona faktiski. Bet es nebiju ar to rēķinājusies galīgi. Es nekad neesmu gribējis, ka būtu tajā uzmanības centrāli. Es vienmēr mūku drausmīgi, es mūku ap stūru un raujos un vienalga. Bet tā, ka kaut kas jāsaka, tad ir briesmīgi, jo tā runāšana. Tā kā es strādāju vispār, es nezinu, tā doma formulēšana, tas arī tā stulbi ir. Grūti būt māksliniekam kā tādai publiskai personai.
Varbūt ir sevišķi laukos. Tas ir atkarīgs no personības, cik viņš ir atvērts un vēlās tos kontaktus. Citi ir noslēgtāki, citi ir atvērtāki. Es noteikti vairāk esmu uz sevi vērsta un netik atvērta. Man tas vienmēr prasa milzu piepūli. Tikties, runāties. Citreiz es sanāk tā dabiskāku, bet tās devas ir ļoti mazas, ko man vajag. Nevarētu teikt, ka man nepatīk cilvēkiem, man nepatīk ar viņiem tikties. Man patīk, un es arī daudz gūstu no tā. Bet ja tas ir tā, tanī mirklī, kad es to tiešām gribu. Un tas, ka jūs Alsungā mākslas skoliņā vadat savus meistarklases, tas ir tādu dzīves spiesta lieta vai? Jā, tas savā ziņā ir ļoti interesanti. Tā ir komunikācija ar cilvēkiem un sanāk cilvēki, kuriem tas interesē. Tiek izsludināts, kas tiks darīts. Un atnāk cilvēki, ļoti interesanti cilvēki. Un viņi ir priecīgi par to, ka viņi var strādāt. Un es arī esmu priecīga, ka tā tikšanās notiek. Tas arī ir vajadzīgs. Un kā ar godu kantēm, tur jau dažreiz pat nevajag augstskolas diplomu, tur bērni ko iemācīt, tur glasnās kādu šķīvīt vai ko. Jā, katrs cilvēks, es domāju, ir brīvs izpausties, brīvs savās izpausmēs, kāpēc nē? Viņam tā vēlēšanās. Citi varbūt aiziet arī tur uz to augstskolu, bet viņi pārāk nevēlās. Viņi tur kaut kā nostiepi to laiku. Un tam nav nozīmes, ja augstskolā tu tur kaut kas tur tāds, ja tu neesi augstskolā, tu esi kaut kas tāds, es tā neuzskatu. Jums šeit Alsungā nav par šauru? Nedomāju, darbnīcas mājās vienā istabā? Ar darbnīcas mājās istabā tas ir ļoti daudz. Tas vispār ir tāds brīnums. Es vēl neesmu pat pieradusi pie tā brīnuma, ka tas tā viss notiek. Ka es varu vakarā salikt savu krāsni, no rīta nākt lejā, pidžamā, uzliet kafiju un paskatīties, kas ir tajā krāsī noticis. Tas ir vienkārši brīnišķīgi. Un tad tās iespējas jau netiek, viņas jau nekur nepazūd. Tāpat var braukt, un es arī izmantoju. Ja man aicina, es braucu vai... Nav tā, ka es sēžu 4 sienās vai esmu izolēta, nebūtu, ne. Kontakti jau notiek. Kas to jums noteicis kaut kādas dzīves norises? Tādu jautājumu nevajadzēja uzdot. Kādas jautājumus tu vajadzētu uzdot? Cinu mākslinieci, kādi ir jūs nākotnes plāni? Jā, tas ir. Bet arī ar tādiem jautājumiem jāmāk atbildēt, bet tas man vēl jāmācās. Jā, ka tā. Šī ir tāda spēle. Faktiski. Man tā šķiet, esmu diezgan mākslīga. Atnāk cilvēki, uzdod kāds jautājums, viņiem atbildi. Liecies dikti svarīgi. Gribu izlikties mazliet gudrāku varbūt. Es saprotu, ka tev nekā neizdodas. Kad apkauno sevi un citus. Tā smieklīgi mazliet tas viss ir. Un mēs tādā falšā pasaulē dzīvojam? Droši vien, jā. Bet kad tas mākslinieks būs patiesa? Es domāju, ka es arī esmu patiesa. Tādā ziņā.
Un tad, kad es esmu ar sevi, ar saviem darbiem, darbnīcā. Tad, kad kāds sāk prasīt, ko jūs ar to domājāt, vai kas tas tāds ir, uzreiz nekad nav ko pateikt. Īpaši, ja darbs ir tikko tapis, es neko nevaru pateikt. Es vēl esmu tajās sajūtās visās iekšā. Varbūt vēlāk es varētu kaut kā formulēt vai skatoties atpakaļ. Kādu jūs redzat sev tādu ideālā nākotnē? Jā, tā jau faktiski ir dzīve. Tas ir, tu vienkārši dzīvo. Lai būtu interesanti, lai būtu skaisti. Laikam gribas dzīvot tā, lai ir skaisti. Gribas ceļot, tikties ar cilvēkiem. Un keramika ir arī viens ļoti, ļoti labs iemesls.